Tātad, čau! Šis ir mazais paziņojums, ka caur šito profilu es vairs nefilmēšu. Nevis vairs nefilmēšu. Es filmēšu tikai, kad es dabūšu sarkano šo spēlētāju. Man jau viens tāds golda spēlētājs ir, un man jāsakrāj tādi 13. Es filmēšu ar savu otro, kā saucam, akauntu, un tiekamies jau spēlē. Jo tātad mēs esam spēlē pret Lakeriem, kur pagājušajā gadā noslēdza NBA to tēņu, kā saucā. Es aizmirsu to vārdu. Es pateikšu vēl stulbāku spēlētību. Kobe Bryant. Man šajā pieciniekā ir viens golds un pārējie sudrabi. Man ir 72 overalls. Nu, tas jau ir nekas. Ar laiku dabūšu vēl. Protams, man ir vēl viens ar 79, kur laikam 2 ir golda spēlētāji, ja nemaldos. Man ir ar 68, kur arī 2 golda spēlētāji un laikam viens sudraba un pārējie 2 ir bronzas. Es domāju, ka man tagad ir 9. vai 10. sezona tajā NBA Live manā otrā akauntā, un es domāju, ka ar kādu 12. Ja esmu 10. sezonā, tad man būs 12. apmēram varbūt būšu jau to dabūju sarkano. Bet, ja esmu 9. tad varētu būt pat 11. vai arī 11. vai 10. Nē, 10. nē. Varbūt arī 10. Abi man vienalga. Īstenībā nav gan. Jā, rakstiet komentāros, vai jūs gribat to kā saucam Farming Simulator 14, laikam tā viņu izrunāja. Vai Farming Simulator 14, laikam tā viņu izrunāja, jā. Vai jūs gribat, man jau ir viena mape, bet vēl var 2 mapes izveidot, tā kā es varētu izveidot. Tur, ja kāds nezin, man iet paskatās YouTube'ā, vai arī es tūlīt izstāstīšu. Tur ir lauki. Tajā spēlē ir lauki, un tur ir jānodarbojas ar visām, nevis ar visām, bet ar vairākām lauku lietām. Labi, tur ir viens, jāsakrāj nauda, jānopērk tas īpašumi, ja grib vairāk. Ja negrib par 2 vairāk, tad ir jākrāj nauda priekš visām tajām lietām, benzīna sēklām, lai iestādītu. Kaut kam tādam kultivatoriem, kaut kādiem kombainiem, traktoriem jauniem. Jā. Vienreiz dienā, varbūt pat dažreiz varbūt dažreiz dienās vispār neieju iekšā tajā spēlē. Kas tur notika? Es pat nepamanīju, ka mēs pat 2 punktiem vinām. Wow! Vēl varat ierakstīt lūdzu komentāros, vai tas rēcīgais zigis ir manā kanālā
to, ko es pats taisu, tas recīgais Zigis ir smieklīgs vai nav. Man bija šodien tāds fail. Es gribēju rādīt, kā cept pelmeņus, bet man mājā pat pelmeņu nav. Izdzēs video laukā. Atkal ir neizšķirts. Jā. Nu, Dianžela Rāsla, tiec garām man, tu jau nemāki. Pats man teica, redzi, es pat varu iedankot, tu neko nemāki. Tu māki tikai kasīt kuli. Tāpat kā es rēcīgajā Zigī. Neko citu nesaprotu. Tā kā bomzes. Jā, un nākamā rēcīgā Ziga. Tā epizode būs rēcīga. Varbūt jau viņa būs pirms. Viņai nosaukums būs Salauzts celis. Varbūt arī nebūs rēcīga. Man uz beigām piezvanīja mamma. Un es vēl filmēju. Tā kā jūs vēl dzirdēsiet mammas saruna, kas ir diezgan smieklīga. Viņa mani tur lūdza ēsti. Un tālāk es vairs neteikšu. Savādāk jau visu būšu izstāstījis. Labi, visu ne. Nu tam Nik Jongam nedrīkst atļaut, viņš nūps ir. Labi, protams, Zatlers nelabāks. Zatlers tur vispār mēs nemāk. Labi, tas ir joks, Zatlers māk mest grozā. Kurš tā nemāk mest grozā? Tā tūlīt padomāsim, kas nemāk mest grozā. Visi māk mest grozā, pat 3-gadīgs bērns. Ai. Bāms! 3 points. Ko teicu? Jā. Es pat vēl viņu nesadzu, viņš nebija traki. Atkal tam Niks Jongs. Kur tu met? Tāpat mēs nemāki. Labi, ka manējais rebounds. Šitam rēcīga seja, es teikšu. Vodka jāierauj. Lai būtu spēks. Viņus visus. Šitā ten. Izdrāst. Vēl 3 punkti, nu! Nu, Lakeri, kā jūs domājat? Vēl uztaisat sodu pēdiņu. Protams, neieteiktu šo video skatīties 2 gadus veciem bērniem, tāpēc, ka 3 gados jau es pats mācēju labu vārdus. Īstenībā no visiem gadiem var jau tagad skatīties,
Jo tagad mūsu bērni ir tik gudri, tāpat kā es, kad zina visu slamu vārdu. Viņi pat nevajag pat skolā mācīti, kā ar meiteni. Nu, jūs jau sapratāt, ko ar meiteni izdarīt. Viņi paši saprot. Tikai gan jau nesaprot, kurā caurumā bāks. Varbūt, ka būs lieli, nebūs izmācījušies, nezinās, kurā caurumā liks, pēkšņi degunā ieliks. Sieva, tu esi idiots, es no tevi šķiros. Mans Goldstrāp, manā komandā viņš arī ir caur otru akauntu. Viņš bija par 2 overalls labāks par Country Lee, tāpēc paņēma. Davai, sēdze. No viņa izgāja auds. Tu plikais plēs. Nu, ar Goldiņu pamēģinām trojciņu. Nu, trojciņa. Ielidoja trojciņa. Mana trojciņa. +10. Nu, Lakeri, ko tagad izdarīsiet? Smuki, ko var pateikt. Mazliet iegļučko. Fuck. Es arī ielikšu viena cilvēka vai viena arī cilvēka kanālu, kas taisa arī NBA live aprakstā varbūt. Jā, viņš ir ļoti labs. Man viņš ļoti patīk. Vai es arī aprakstā ielikšu kādā viņa NBA live to sēriju. Ieteiktu abonēt, riktīgi kručs, rēcīgs čalis. Protams, ja jums patīk basketbols. Un vēl futbols, ja patīk, varat iet pie viņa. Nu, nevis tāds futbols, bet amerikāņu futbols, kur ir ar rokām, nevis ar kājām. Un arī var ar kāju tur uzsist. Soda sitienu vai kas viņš tāds tur skaitās. Jā, tad. Ja patika, spied laiku. Jā. Kā arī neaizmirsti mani abonēt un izplatīt manu kanālu. Un arī, kā arī neaizmirstat abonēt to cilvēku, kurš man ļoti patīk. Viņš ir mans no Anglijas, Amerikas mīļākais youtuberis, bet no Latvijas Huldons TV. Līdz nākamajam video. Peace!